Labdien, klātienē, labdien tiem, kas ir attālināti pieslēgušies. Es arī pierakstīju, man ļoti patika, ko Ilza teica par to, ka mēs esam tajā industrijas pagrieziena punktā, un mēs kādu laiku runājām par to, ka elektromobilitāte ienāks, un mēs tuvākajās gados redzēsim elektroautorātu. Nu jau mēs esam brīdī, kad mums ir ļoti plašs modeļu piedāvājums, mēs uzlādes stacijas redzam arvien vairāk, un otrs, ko es pierakstīju, ja tomēr izvēlamies auto, tad elektrisku. Līdz ar to tas ir par ko arī mana prezentācija šodien ir par to, kā vislabāk mēs varam atrast un savām vajadzībām piemeklēt elektroautorātu modeli. Un tad es sākšu ar tādiem diviem veidiem. Ja mums cenai un iegādēji nav liela nozīme un mēs meklējam konkrētu zīmolu, tas ir viens stāsts, un otrs stāsts ir tad, ja mēs mēģinām atrast vajadzībām un efektivitātei piemērotāko tāds, kas ir mūsu vajadzībām atbilstošākais. Un, tas vienmēr tas jautājums ir par to estētiku, baterijas izvēlēm, un ir tā sajūta, ka elektroauto tas ir kaut kas sarežģītāks kā iekšzemes dzinēja auto, un tas varbūt sākumā tā arī ir, bet tad, kad mēs sākam lietot, kad mēs kaut kādu laiku pabraucam, tad mēs saprotam, ka tas elektroauto patiesībā kļūst bieži vien par daudz vieglāku izvēli, un sākumā pirkām kā otro ģimenes auto, un pavisam ātri tas kļuva par pirmo ģimenes auto, un mēs no jauna sākam pārdomāt, vai tad tomēr nevajadzēja ar lielāku bateriju ņemt, ka tā sākotnējā skepse bija lielāka kā tā realitāte pēc tam ikdienā parāda. Pats esmu braucis jau ar vairāk kā 50 elektroauto, gandrīz viss, kas ir Latvijā nopērkams, esmu notestējis gan ziemā, gan vasarā, līdz ar to šādi tādi secinājumi arī man ir izveidojušies. Bet, paiejot cauri tajā brīdī, kad jūs plānojat elektroauto iegādi, tad, manuprāt, ir tādi 4 galvenie atslēgas jautājumi, kurā brīdī mēs saprotam, ka mūsu ģimenē vai privāti vai uzņēmumā ir interesi iegādāties elektroauto, tas ir jautājums, cik mēs bieži vispār lietojam auto. Un to mēs sākam ar, es teiktu, baltu lapu, un mēs apskatāmies, kā mēs mēnešu laikā braucam, 2 mēnešos, 3, jo tas ir tas jautājums arī par mikromobilitāti, par citiem risinājumiem, ar to domu, ka varbūt tā automašīna nav nepieciešama, ja mēs esam dzīvojam Agenskalnā, office ir Rīgas centrā, un mūsu pārvietošanās ir 7 km uz offisu, un pat iespēja bez maksas noparkoties Vecrīgā. Tas pret vidi nav tas gudrākais, un mums arī sāvēt sastrēgumos tā vietā, lai ārti pārbraukt ar sabiedrisko transportu. Tas vienmēr ir jautājums par to, cik mēs patiesībā bieži šo auto izmantojam. Mēs saprotam, cik mēs tipiskā darba dienā pārvietojamies, un cik un kur bieži šis automašīnas stāv, jo tas būs ļoti svarīgi domājot par uzlādi, un tad, protams, tā lielā baža, bet, ja mēs brauksim kaut kur tālu, tad izpētīt, cik tad mēs bieži braucam ārpus mūsu ikdienas braucieniem. Lūk, un tad parādās nedaudz vairāk arī tās atbildes par tām vajadzībām. Pirmkārt, ne visiem ir nepieciešams bezceļiem piemērots auto. Ja nemaldos, Ansim slaidā bija tā popularitāte par to, kādi modeļi ir izplatīti. Eiropā ir SUV klase un tādi mazie crossoveri ir pieprasītākie. Gaume un estētika, bet saprotot, ka, protams, ir vajadzība pēc kompaktās klases automašīnām, arī valsts atbalsta programma, pie kā šobrīd strādā ministrijās, kad ir domājot par daudzbērnu ģimenei, par 7-vietīgajām automašīnām, arī šajā segmentā tā vajadzība pieaug. Mazāka baterija nozīmē, ka ir mazāka iespēja šo kopējo nobraukumu beigt, bet jāsaka, ka šobrīd tā mazākā baterija, kas ir, tie ir vismaz 200 km. Un tad jautājums, cik tad mēs ikdienā nobraucam 200 km, vai tiešām katru dienu, vai tas tiešām ir gana reti. Otra lieta, kas tajā visā savākās, ir lielāka baterija, augstāka iegādes cena, lielāks nobraukums, un tad tā vajadzība atkal korelē ar to mūsu nepieciešamību pārvietojoties. Un protams, jautājums, kurā brīdī mēs un kur veicam uzlādi. Un, ja mēs skatāmies tālāk, un ja mēs esam uz tiem jautājumiem tikuši, tad, protams, tās gana būtisks jautājums arī par kopējām izmaksām, un arī tos tajā auto plānošanā ir vērts attīstīt un izpētīt. Mēs kopā ar Svetbanku esam izstrādājuši elektroauto lietošanas izdevumu kalkulātoru, kur pavisam vienkārši var, pirmkārt, kā jau es teicu, saprast, cik mēs nobraucam, ievedam kilometrus. Nākošajā solī jau mēs varam ielikt iekšā to iekšzemes dzinēja automašīnu, kur mēs varbūt plānot iegādāties, un tad mums pretī ir kāds no elektroauto, un mēs redzam visas lietas, gan cik būs izmaksas ieguvums pret izvēloties vienu vai otru automašīnu, kā ar uzlādi, mums tur iespēja ērti
mainīt uzlādes proporciju, vai mēs mājās, vai publiskajā tīklā, mainīt cenas. Tas arī svarīgi šobrīd pie dinamiskiem produktiem. Un vienkārši saprast, vai šobrīd mūsu ģimenei tas ir izdevīgi vai pie kādiem nosacījumiem. Bieži vien līzinga maksājums ar 100 eiro dārgāks līzinga maksājums ir izdevīgāks kā piemēram, maksāt par degvielu, ko mēs pārsniedzam pāri. Un, protams, ieguvumi, tie, protams, jāsaka jau vairākus gadus, bet, protams, vērts atgādināt, ka gan transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis nav jāmaksā, mazāk nodokļi ir kopumā, apkopes izmaksas, uzturēšana. Jau 5 gadus braucu ar Nissan Leaf. Jāsaka, katru gadu vienīgās apkopes, kas ir bijušas, ir filtru maiņa un šķiet, ka programmas atjauninājums. Līdz ar to tiešām tas nav mīts, kad tur ir slēptas lietas, par ko ir jādomā, tā uzturēšana ir krietni zemāk. Arī bankas nāk atkal domājot par to zaļo kursu un vispār ilgspēju kopumā. Līzinga procentu maksājumi ir zemāk. Vienmēr ir jautājums par apdrošināšanu. Tā ir salīdzinoši dārgāka pret varbūt līdzīgām iekšzemes mašīnām, bet arī to var skatīties. Tajā brīdī nevis mēs pret savu 10 gadus veco parka automašīnu skatāmies, bet skatāmies pret jaunu, līdzvērtīgas cenu kategorijas automašīnu un tad noliekam pretī elektroauto, un tad varam skatīties, cik bieži šīs izmaksas sakrīt vai pārsniedz kaut kādus rādītājus, kurus mēs esam gatavi kā patērētāji maksāt. Un, protams, sabiedriskais transports bezmaksas lietas, ko, protams, ir ņemt vērā. Tas, ko mēs esam nākuši pretī elektromobīļu pusē, mēs esam izveidojuši elektroauto testu katalogu ar vairāk kā 50 notestētiem elektroauto modeļiem. Un tas, kā mēs varbūt arī plašāk izstāstot, kas ir tas, ko šis katalogs reprezentē, tad mēs katru elektroauto, kas ir iegādājums Latvijā, pieejams kādā dīleru salonā, mēs izbraucam 2 testus, vienu vasarā, vienu ziemā un salīdzinam, kādi ir efektivitātes rādītāji pret VLTP un citiem pieejamiem datiem un paskatāmies, kā konkrētā maršrutā Latvijā visas šīs automašīnas vienādā maršrutā ir braukušas. Es teiktu, plus mīnus arī vienādā temperatūrā, tas ir vasarā mēs skatāmies 20 grādi plusā un tad ziemā mīnus 5, tāda standarta ziema nemeklējot ekstrēmus, un jāsaka, pēc 50 nobrauktiem modeļiem tiešām starpība nav 1-2 grādiem uz vidējiem patēriņiem nobraukumiem, tie dati ir gana salīdzināmi. Tas, kas varbūt ir vērtīgāk šajā katalogā, jūs varat redzēt, ko saka VLTP cikls un cik mēs esam tiešām Latvijas apstākļos nobraukuši, jo tas, ko var redzēt, ziema un vasara tiešām ir par 30% mazāks nobraukums, ar to ir jārēķinās, un tas, ko esam izpētījuši, ka tas galvenokārt ir saistīts nevis ar salonu apsildīšanu, bet tieši ar baterijas sagatavošanu. Bieži vien šī baterija ir augsta un automašīna vairāk elektrības un enerģijas patērē, lai šo bateriju sildītu. Un gan mēs kopā ar Paulu Timrotu un Zebru esam pētījuši tieši ID5, skatījāmies, ko darīt, ja ir baterija silta, cik ātri viņi spēj šīs līdzstrāvas jaudas paņemt pretī, ko darīt, ja šī automašīna vienkārši naktī ir stāvējuši pie mīnus 20 grādiem un cik ilgs laiks ir nepieciešams un cik daudz enerģijas tiek patērēts, lai šo bateriju uzsildītu. Tas ir arī stāsts, kāpēc no vienas puses ir forši, ka mums ir iespēja šo priekšsildīšanu izmantot sava komforta celšanai, no otras puses tas vienkārši iedod iespēju, ka baterija netiks sildīta pārvietojoties uz priekšu. Lūk, par katru modeli pieejam dati, tātad maksimālais nobraukums ar pilnu bateriju kombinētā režīmā, vidējie patēriņi pilsētā uz šosejas kombinētā režīmā, arī līdzstrāvas uzlādes dati, mēs katram auto dodam grafiku, cik jaudīgas un cik kā šī pie noteikti procentu līknēm staigā šī uzlādes jauda, un mēs varam, piemēram, šos grafikus izmantot, kad dodamies tālākos ceļos, un mums ir jāplāno uzlādes, vai mēs zinām, ka katram auto ir tas specifiskais procents, kurā brīdī šī uzlādes jauda sāk kristies. Un šeit mēs to redzam. Ir mašīnas, kur mēs to redzam salonā, bet ir forši, ka mēs varam arī redzēt un arī savā plānojumā izpētīt, tad tur ir 70, tur ir 75 un tam līdzīgi. Tādēļ tur droši var ieiet elektromlv/elektroauto testi, tur noderīga informācija jebkuram, kurš plāno meklē modeli. Lūk, un tad tas, kas ir pats labākais, ka tad, kad jums ir elektroauto, jums izpaliek braucienu uz benzīna tanku. Elektroauto var uzlādēt jebkurā vietā, kur vien ir pieejama elektroauto pieslēgvieta, visparastākā kontaktlīgzda. Ja uzlādes ātrums var būt lielāks, uzlādes ātrums var būt jaudīgāks, bet ir iespēja uzlādēt jebkuru, un jāsaka, cik ir arī pats esmu braucis, cilvēki ir arī gatavi palīdzēt, ja jūs nonākat tiešām pie zemiem procentiem, ko nevajadzētu veicināt, bet tādas situācijas, protams, arī kādā brīdī var sanākt. Bet jāsaka, arī ir izpētīts 2 lietas pie uzlādes, ko ir vērts zināt.
Arī zem nulles, jā, ir kilometri, ko ražotājs paredz, ko var nobraukt, bet nevajadzētu uz to koncentrēties un iet. Bet tas, kur ir lielāks risks, kad nevis jūs apstāsieties, bet pie zemiem procentiem, piemēram, ātrās uzlādes stacijās, jūs varat šo līdzstrāvas jaudu vairs nespēt paņemt pretī. Man ir bijuši modeļi, kur esam testējis līdz zemiem procentiem, un kad tu aizbrauc uz līdzstrāvas staciju, vienkārši šo līdzstrāvas jaudu auto vairs nespēja paņemt pretī. Un tajā brīdī tas ir daudz nopietnāk nekā uztraukties par tiem pāris kilometriem, ko patiesībā iepriekšējā stacijā vajadzēja vienkārši apstāties un uzlādēt. Bet, ja skatāmies par elektroauto uzlādes iekārtām, tad kolēģis Kaspars pēc manis noteikti pastāstīs plašāk par to, ko vajadzētu un kas jāņem vērā mājoklī, domājot par uzlādes risinājumu. Tad man tas stāsts ir divos virzienos. Ja mēs dzīvojam privātu mājā, tad mēs vispirms saprotam, cik ātri ir nepieciešams uzlādēt auto. No tā ir tieši atkarīgs, kādu uzlādes risinājumu izvēlēties. Skatāmies, kāda ir mājoklī pieejamā jauda, un skatāmies, ko mūsu auto vienkārši spēja paņemt pretī. Nevienmēr ir vajadzīgs pats jaudīgākais risinājums. Ja jūs auto spēsiet uzlādēt nakts laikā 3 stundās, vai tiešām jums nakts laikā vajag 3 stundās uzlādēt automašīnu pilnu, pie nosacījuma, ka droši vien, ka jūs nenobrauksiet pilnu bateriju dienas laikā, tādā tipiskā ikdienā. Ja daudz dzīvokļu namos, man liekas, Ancis parādīja vienu lielisku piemēru par to, kā publiskā infrastruktūra apbūvējas un veido infrastruktūru ap šiem te daudz dzīvokļu namu rajoniem, un tā ir problēma un izaicinājums visai Eiropai, tā skaitā arī Āzijas valstīs, un skaidrs, ka tirgus piedāvās veidus. Ja paši dzīvojam, tad jāsaprot, protams, vai mums ir stāvvieta, kurā uzstādīt uzlādes ierīci, jo skaidrs, ka zemes īpašuma tiesības saskaņošanas ar pārējiem, ja tas ir kopa īpašums, tas ir sarežģīts jautājums un vairāk juridisks nekā tehnoloģisks. Un, ja nav iespēja tikt pie daudz dzīvokļu mājas, numur 1 ir paskatīties publisko uzlādi. Dažreiz tās ir 3 minūtes ar kājām, kuras varam aiziet. Tas pats darba vietā, varbūt aizbraucot darba vietā, mēs arī atkal varam atrast publisko uzlādes punktu, kurā šo automašīnu uzlādēt. Un vienmēr var ielikt mikromobilitātes skūteri savā automašīnā, uzlikt lādēties un šo kilometru mierīgi aizbraukt arī tālāk. Lūk, pavisam īsi, kas ir tie 4 galvenie faktori, kas ietekmē elektroauto uzlādes ātrumu. Numur 1 tā ir elektroauto iebūvētā lādēšanas iekārtas jauda. Tad, kad automašīna atbrauc uz uzlādes staciju, kurā ir pieejama konkrēta uzlādes jauda, mašīna ar šo uzlādes staciju sarunājas, viņa ziņo, hei, man ir pieejama tik daudz jauda, un mašīna atbilda, cik daudz jaudas viņa ir spējīga paņemt tajā brīdī pretī, cik atkarīgs silta ir temperatūra baterijai, kādi ir ārā gaisa apstākļi un citi parametri, kas šos rādītājus ietekmē. Bieži vien, kad mēs redzam, ka uz stacijas ir 150, 200, 300 kW, bet mūsu mašīna spēj paņemt tikai 30, droši vien jāskatās, kas ir tie iemesli, kādēļ šo maksimālo jaudu tajā brīdī nevar paņemt. Vai baterija par augstu, vai pirmās paudzes gadījumā nebija šī dzēsēšana baterijām, līdz ar to varbūt baterija ir pārāk karsta un ir ieslēdzies tas sargājošais režīms, lai šīs baterijas būtu ilgmūžīgas. Skatāmies izvēlēt uzlādes risinājumu veidu, vai tā ir līdzstrāvas, maņstrāvas, cik jaudīgs risinājums, pieminēju jau par baterijām, un, protams, arī par to, kāda ir gaisa temperatūra un, piemēram, kura veida uzlāde tā ir, ja mēs braucam tālākā gabalā, un tā jau ir 3. ātrā uzlādes stacija, iespējams, kaut kādā brīdī tā uzlāde arī būs lēnāka. Lūk, mans pēdējais slaids ir par izglītojošo daļu, par to, kāda ir atšķirības ap līdzstrāvas un maņstrāvas uzlādēm. Tā ir tēma, ar kuru arī ikdienā saskaros, ka cilvēki tomēr līdz galam nesaprot un ir tomēr vērts īsi atkārtot tādu elektronikas kursu. Tātad elektrotīklā mums plūsta maņstrāva, savukārt elektroierīces, elektroauto, tosteri, veļas mašīnu mēs darbinam ar līdzstrāvu. Tātad ir jābūt kaut kādam procesam, kurā brīdī maņstrāva tiek pārveidota par līdzstrāvu. Un tad, atkarībā no dažādiem uzlādes risinājumiem, ja mēs skatāmies par elektroauto, tad kaut kur šī strāva tiek pārveidota. Ja tas ir maņstrāvas uzlādes risinājums, tie visi sienas volbokši, stabiņi, ko mēs saucam par tādu lēno vidēju ātro uzlādi, tur šo pārveidošanu strāvas veids automašīnā iebūvēta lādēšanas iekārta. Un tā tad ir jāskatās, cik šī jaudīgā, šī strāvas pārveidošanas iekārta ir jaudīga. Ja mēs piebraucam pie 11 kW stacijas un mašīnā ir tikai 7 kW pārveidotājs, tad tikai 7 kW būs arī iespēja lādēties, un tur nekas vairāk arī to neietekmēs. Un tad var skatīties vienkārši, vai papildu komplektācijā nav vērts, skatoties uz paradumiem, iegādāties kādu papildus jaudīgāku šo iebūvēto līdzstrāvas stacijās, kāpēc viņas ir dārgāk uzbūvēt un kādēļ viņas nav vērts arī likt mājās.
Tie ir tiešām pārvietošanās risinājumi, kad mēs publiskajā telpā mēģinām tālākos gabalos ātrā laikā pārvietoties. Un mēs nosīt maksājam par ceļā ietaupīto laiku. Un šo strāvas pārveidotāju veids jau pati uzlādes stacija. Līdz ar to tur jau mēs dabonam ārā līdzstrāvu un savukārt mašīna. Arī domājot par to, ka mēs nevaram tajā baterijā iepumpēt tik daudz, cik mēs tajā brīdī gribam, ka ražotājs domā par ilgmūžību un ir paredzēts arī maksimums, ko tajā brīdī automašīna spēja paņemt. Es šeit, piemēram, uzliku, ja mums ir 100 kW stacija, bet mēs varam skatīties tādu pati 200 vai 150, kas ir tādai vidēji, bet ja mašīnai ir iebūvēts 77 šis te maksimums, vairāk mēs vienkārši ārā nevaram dabūt, un tas ir jāizpēj tajā brīdī, ka mēs iegādājamies, saprotot šo vajadzību. Un tas grafiks labajā pusē tas pavisam vienkārši, manuprāt, parāda to, ka mums pirmkārt ir jāsaprot, cik daudz un kādu automašīnu mēs pērkam, cik liela ir šī baterija, un jo lielāka baterija, jo lielāks nobraukums, jo ilgāk šī automašīna ir jālādē, un pie dažādiem risinājumiem tas laiks atšķirās. Tad, ja mēs vienkārši plānojam izdevīgāko un efektīvāko veidu, gan ceļojot, gan mājās uzstādot iekārtu, ir vienkārši vērts saprast, ka visticamāk, ka esošajiem un nākošās paudzes mašīnām mums būs jādomā par mājas uzlādes iekārtu, un tur es ļaušu arī kolēģiem stāstīt plašāk tālāk, jo tās baterijas kļūst tik lielas, ka tas sākotnējais pārdevēju vai sabiedrībā valdošais, ka mēs varam elektroauto uzlādēt naktas laikā no parastās mājas rozetes. Jāsaka, mūsdienu elektroauto tas nav no vienas puses pirmkārt pret mājokli droši, otrkārt, 100 kWh baterija vai šobrīd vidēji tirgu ir ap 78, tāds vidējais, kā populārākais, naktas laikā tur nepietiks, ja viss būs nobraukts, un ja nākošajā dienā ir jābrauc, tad, protams, tajā brīdī ir vērts padomāt. Vispirms par uzlādes iekārtas uzstādīšanu un par to, cik daudz un cik jaudīgi to darīt. Jā, tas arī viss no manis. Paldies